Labdien! Mani sauc Dāvis Puksts un esmu Deivis Golf Style Academy galvenais treneris. Un šodien vēlos jums parādīt kādu ļoti noderīgu vingrinājumu. Vispirms jums pastāstīšu čipošanā amatieriem, vidēji, augstu handikapu spēlētājiem, kādas jums ir tās galvenās kļūdas. Tātad lielākā tiesa, ko es ikdienas darbā redzu, ka jūs nostājaties čipam, svars ir aptuveni 50% uz abām kājām, jeb pat uz labās kājas jūs sagāzušies, un jūs sitat pirms bumbas pa zemi šādi te. Nūja pārāk ātri sāk ceļu augšup. Un līdz ar to sanāk trāpīt pirms bumbas pa zemi. No paklājiņa tas sitiens izdodas, no zāles nav iespēja uzsist tā labi. Tātad neliels vingrinājums. Mums vajag šādu te kociņu, kurš ir nedaudz biezs, 2 cm biezumā. Mēs viņu noliekam aptuveni sprīža attālumā aiz bumbas, šādi te. Nostājās pie bumbas. Tātad pirmkārt, ko es jau teicu, jūs daudz gribat stāties čipojot šādi te, 60% svars uz kreisās kājas. Šādi te. Bumba pa vidu stājai, principā vienmēr. Hop. Un tagad šis te kociņš neļaus man vēzēt tik lēzeni un izmest rokas par ātru un raut to nūju augšā. Es esmu spiests, jo kas notiks, skatieties, es parādīšu nepareizi. Redziet? Tātad, to viņu parādīšu pareizi. Paldies. Tātad noliekam atkal sprīža attālumā, bumba. Tātad stāja, svars uz kreisās kājas. Un tagad es nedaudz stāvāk augšā, stāvāk lejā laidīšu. Šādi te. Dzirdējāt, kāda skaņa bumbai? Super kontakts, taisns sitiens. Un šis vingrinājums īstenībā jums palīdz arī pilnā svingā. Pilnā svingā arī to var darīt tiem spēlētājiem, kam ir problēmas ar kontaktu ar bumbu, un kas sitat pirms bumbas pa zemi, tieši tas pats arī noliek šeit, un tas trenē nedaudz stāvāku vēzienu, kas jums ļaus dabūt labāku kontaktu. Bet tiem, kas jūs darat šādi, te izmetat rokas par ātru, jūs trāpīsiet pa to kociņu. Es ceru, ka jums tas palīdzēs un veiksmīgi nākamo golfa spēli. Paldies!